Sveiki visiem! Šodien mēs dodamies uz Jūrmalas līniju un stacija būs Bulduri un Dzintari. Tāpēc, jā, dodamies uz vilcienu un tiekamies vilcienā stacijā. Bulduri ir dzelzceļa pieturas punkts Jūrmalā, līnijā Toņkalns – Tukums. Stacijā darbojas biļešu kase. Bulduru stacija atvēra reizē ar Tukuma dzelzceļa atklāšanu 1877. gadā kā pilnvērtīga dzelzceļa stacija. Otrā pasaules kara laikā kokāta stacijas ēka nopostīta un 1947. gadā uzcelta jauna mūra ēka. Mēs esam Bulduros, aizmuguras stacija iekur no aizmuguras. Un tagad mēs dosimies ar kājām uz Dzintaru staciju. Es domāju, es vienkārši pa ceļiem paskatīšos, kā izskatās visa Jūrmala. Nu, visam mēs savu neiziesim. Eku. Visam mēs savu neiziesim, tāpēc, ka Jūrmala ir tāda, nu, gara salīdzinoši. Nu, tur vismaz ir kaut kādas 5 stācijas. Bet, nu jā, mēs aiziesim. Pēc ceļiem, kā jau es teicu, kaut ko nofilmēšu. Nu, jā, tā kā tad tiekamies, kad kaut ko nofilmēšu. Jūrmalā ir tāda sajūta, ka tā kā tu esi pilsētā, bet apkārt ir mežs un man tas ļoti patīk. Tāpēc, jā, es domāju, man Jūrmala patīk. Nu, jā, es jau tuvojos, es jau drīz būšu Dzintaru stacijā. Nu, jā, es pa bišķim pafilmēju. Nu, ko es vienīgo nofilmēju tī mežu. Vairāk nekas nav. Nu, nē, nu, tā kā es eju pa citu ceļu. Ja es ietu bišku savādāk, tad būtu ko parādīt. Jo es tagad eju tuvāk vienkārši, lai tiktu, nu, vienkārši, es eju gar sliedēm. Nu, tur ir sliedes. Bet, jā, Jūrmala ir forša. Es ieteiktu aizbraukt. Ir tīpaši vasarā. Nu, apmēram tā, jā, turpinu filmēt, ja kaut kas ir. Un tiekamies Dzintaru stacijā. Dzintari ir dzelzceļa pieturas punkts Jūrmalā, līnijā Toņkalns – Tukums. Dzintaru stacija atvērta 1877. gadā. Sākumā tā saucās Edinburga. Par Dzintariem stacija saucas no 1929. gada. Tagadējā stacijas ēka uzbūvēta 1980. gadā. Nu tā, Dzintaru stacija. Arī paskatījos, tur bija zīme, tur bija rakstīts, ka pēc kilometra ir Dzintaru koncertzāle. Jūs zinat, tas arī Jūrmalā. Un tā stacija arī, tāpēc es domāju, ka arī kaut kā nosaukt, vai arī tā koncertzāle, es precīzi nezinu. Nu, apmēram tā. Es, jā, aizgāju līdz Dzintariem no Bulduriem. Laikam es beigšu šodien tad 2 stacijas. Tāpēc paldies par skatīšanos. Vēl Jūrmalā, starp citu, ir vispār 10 stacijas, ja skaita pēdējā stacija Vaivari. Tad, jā, nu, apmēram, jā, tā. Tāpēc paldies un tiekamies nākamo reizi.